tad, ja mēs atļaujam mobbingu, mēs ne tikai pakļaujam šai vardarbībai vājākos, mēs pakļaujam vardarbīgai arī spēcīgākos, īpatnākos, talantīgākos, kurus iespējams šis mobbings šādā veidā identificē. Homo sapiens, sadarbošanās, nevis saprāta daļa, jo mēs neesam saprāta civilizācija. Mēs ne kripatiņu vēl neesam saprāta civilizācija, pat tuvu nav. Tas, kā mēs izturamies pret dabu, pret paši, pret sevi, pret sievietēm, pret bērniem, pret izglītību, vēl kaut ko. Labdien visiem, lai kur jūs arī nebūtu, mazās epifānijas, Ventsīles un Zvargus, un šodien ir tāda tēma, par kuru mēs ar Ventu vienalga, ko mēs runātu. Mums vienmēr tas aiziet līdz šai tēmai. Šī dienas tēmas nosaukums ir izglītība šobrīd lauž visus, kā skola var kļūt cilvēcīga. Citstarpā, es to neprasīju pirms tam, kāda tev ir atmiņa par tavu skolu, Vent, no tavas jaunības? Man ir divdomīga atmiņa. Man skola nepatika vispār nemaz. Es biju tāds cilvēks, kuram bija jāpilda vasaras darbi matemātikā un latviešu valodā, ja es spēju tam noticēt. Kura liecība no vidusskolas vispār neliecina ne par kādām intelektuālām virsotnēm. Un es kaut kā, un tā man ir tāda salīdzinoši ierasta lieta, ka es kaut kā ļoti slikti sapratu izglītību kā sistēmu. Man padevās lietas, kas tajā brīdī nebija varbūt vispār svarīgas. Un, piemēram, man sanāca labi rakstīts atcerējumus, bet sliktas attiecības ar gramatiku. Man viņas joprojām sliktas ir, man ļoti glābi forši redaktori. Un man patika zīmēšana, es tur vispār vidusskolā izkritu no aprits, jo atvērās tas tā teātra kabata studija, un es tur sāku vienkārši staigāt un vienkārši no zila gaisa spēlēt izrādē Pepija Garzeķi, piemēram. Es uz skatuves atrados vēl, tā teikt, savos maigajos 17 gados. Un tas man likās daudz interesantāk nekā, tā bija 3. vidusskola vienkārši, lai būtu skaidrs, kā tas ir iespējams, ja, ka tur vienkārši pārējot būtībā 150 metrus ieejot, kas tā bija no Grēcinieku ielas līdz tai 2. ielai, un tad tur viss arī bija. Tur kādreiz tas bija pretī pulkvedim, neviens neraksta klubam, ja jums vajag sazīmēt, kur tas viss ir. Tā kā šādi es un skola pa īstam sākās universitātē, vai tā pavisam pa īstam Helsinku universitātē, kur es nokļuvu pateicoties Ziemeļvalstu ministru padomu stipendijai 1999. gadā. Vēl nebija eiro, Somijā ievies vēl bija markas, un markas piedzīvoja to apstākli. Un tur es nokļuvu tajā mācīšanās paradīzē, kā to varētu nosaukt. Un to var īsumā aprakstīt tā, ka Somu sistēmā ir tā sauktās grāmatu eksāmeni. Grāmatu eksāmens ir situācija, kur tu paņem ploksni, uz viņus uzrakst savu vārdu studentu numuru. Tur ir kodi, visi tāds kodu grāmatas, tur zini, kuram priekšmetam kurš kods. Un uzliekot attiecīgo kodu, tajā aploksnē tiek salikti pasniedzēji jautājumi priekš tevis, un tad tu sestdienas rītā, 8, man liekas, tur bija no rīta, tu ierodies lielā telpā uz kādiem 200 cilvēkiem, un tur tev iedod tavu aploksni priekšā jautājumu un papīrs rakstīšanai. Un tā tu lietas eksāmenus tur katru mēnesi, un katru mēnesi nopelni kredītpunktus ar ko? Ar to, ka tu to mēnesi gatavojies eksāmenam pēc mācību grāmatas, kas ir piezīmēta kursam klāt, viņa speciāli piekabināta, pats savā ritmā, pats savā veidā, un tikai kaut kādai trešdaļai kursu tur bija kaut kādi dzīvie pasniedzēji. Viņi uzskatīja, ka kamēr cilvēks nav izlasījis zinām daudzumu grāmatu, bet kā izlasījis. Un tas bija tas, kur es tā pa īstam sapratu, ko nozīmē mācīties. Es sapratu, ka ja man jānoliek eksāmens, piemēram, par šādu grāmatu, brīnišķīga grāmata, personības traucējumi, tad es vienīgais, kā varu, un jautājumi var nākt no jebkuras vietas grāmatā, jo neviens nav teicis, ka tie jautājumi būs tikai tādi, kas iepriekš publicēti, tad es par katru nodaļu rakstīju kopsavilkumu. Uz 3-4 lapas pusēm es uzskatīju, ka vairāk es neatcerēšos. Un man ir vēl joprojām tie Somijas kopsavilkumi, tādus 20 lapusēm tur grāmata kopsavilkti. Ir galvenās idejas, jēdzieni un viss pārējais.
Un tad es tā sapratu, ka tikai veidā, kā radoši pārformulēt, bet izmantot arī definīcijas, kas ir grāmatā, bet to radoši organizējot, es īstenībā iemācos, un tad es esmu droši, ka es varu tajā sestdienā aiziet un uzrakstīt tā kā vajag. Restīvi atbilstoši sekmīgu atzīmi. Tā kā vidusskolā es laikam cietu no tā, ka es nemācēju mācīties. Tas varētu būt tā diagnostiskā daļa. Latvijas universitātē es pamazām sāku mācīties to darīt, bet tā pa īstam es tiku pie tās savas mācīšanās tehnoloģijas. Un tad es arī sapratu, ka, lai cik tas paradoksāli nebūtu, labākais veids, kā kaut ko iemācīties, ir par to sākt rakstīt lekcijas, jo tajā brīdī, kad tu organizē šo informāciju patstāvīgi un izdara secinājumus patstāvīgi, un to visu saliec vizuāli, loģiskā, atraktīvā formātā, tu pats sāc saprast, par ko tu esi runājis. Šo es nezināju, arī par tavu buržuāzisko 3. vidusskolas bērnību. Skaisti. Starp citu, zins ir interesanti, es nezinu, vai mēs šī sarunā, jo mēs mēģinām, kā jūs redzat, mēs mēģinām viņus turēt apmēram stundas ietvaros, mēs neizrunāsim visu un iespējams vajadzētu runāt 4 stundas par šo tēmu, tāpēc, ka es 16 gadu šī jomā Vents ir, tas ilgāk nekā es šī visā industrijā un tā tālāk. Bet vienkārši, ja tu man šo prasi, tad man liekas, ka tad mēs nepieskarsimies laikam mācīšanās dažādiem stiliem. Ir darīšanas stils, klausīšanās un vēl visādi tie stili, bet tas, ko es piefiksēju no tā tava stāsta, man paveicās ar 2 paradoksiem. Pirmais, mana mamma pārcēla mani no Valmieras 5. vidusskolas uz Valmieras Viesturu vidusskolu, un paveicās tāpēc, ka es varēju izgulēties. Tad tā ir viena no lietām par bērnu gulēšanu, neizgulēšanos. Vienkārši, ka bija otrā maiņa, un es varēju izgulēties. Un es tikai tagad novēlu, tiešām milzīgs paldies mammai, ka viņa man pārcēla, jo miegs ir ļoti svarīgs. Un otra lieta, man līdzīgi kā tev, es nesapratu skolu kā mācīšanās sistēmu, es skolu sapratu kā sociālās mācīšanās sistēmu. Tad es man jāmācās būt par cilvēku, par miedarbībām. Un man par mācīšanos ļoti izvilka. Man ļoti paveicās, paldies, sveiciens Aldim Milderam, ja viņš gadījumā mani skatās vai kā fizikas skolotājs, kurš man parādīja šo mistiku, kad viens skolotājs māca fiziku, es saprotu, 10 balēs 5, parādās nākamais skolotājs un nākamajā nedēļā es saprotu 10 balēs 9 vai 10. Es metos iekšā pie visiem sarežģītākiem uzdevumiem un es saprotu, man ir ne tikai, es nezinu, vai man ir dotības, es pieļauju, ka man ir dotības, ka man ir ļoti liela interese par fiziku. Un tu vienkārši ieraugi skolotāju spēku, skolotāju talantu, kādu apvārstu viņš var parādīt. Tāpēc, ka tas, ka es varētu būt fiziķis, tur nav tālu tas scenārijs, no tālāk, jā. Un, man pēcgājs pēc skolas, pēc Viesturu vidusskolas ir ļoti, ļoti laba klases audzinātāja nozīme, direktora nozīme, un tas, ko es redzu vispār mūsdienās, kad es skolām strādājam, šī korelācija joprojām turpinās. Ja man kāds vecāks prasa, kādu skolu izvēlēties, es saku, skaties uz direktoru, kādu viņš kolektīvu taisa, un skaties uz klases audzinātāju. Tās ir 2 svarīgākās personas, viena tieši, viena netieši tavam bērnam, kas ir tā kā tāds kontakts, un tad ir vispārējā aspekti un tā tālāk. Un starp citu, es esmu ļoti priecīgs dzirdēt par tavu Pepijas karjeru, par to, ka tu esi bijis teātris skatuves, jo šī ir viena no tādām dažkārt, ko es vecāks mēģinu tagad pārsteigt, un man liekas, ka Somijas izglītības sistēma kaut kādā brīdī ap 2010. Gadu sāka iet, zinu, kurā virzienā, senās Grieķijas vienā no bāzes elementiem. Tātad senās Grieķijas vienā no izglītības bāzes elementiem bija 3 punkti. Matemātika, otrais bija fiziskā kustība un trešais bija drāma. Tātad māksla vai drāma kā izpausme. Ja? Tad, principā, iedomājies, es atceros beig 2 no piemēra. Doma laukums Jānis Domburs, zini Jāni Domburu, ja? Tad Latvijas televīzija. Un kaut ko mēs tur čalojam, un es esmu pārsteigts dzirdēt, ka viņš spēlē klavierus. Es ceru, ka Jānis nedusmojās par šādu informāciju, iespējams, viņš to izstāstījis. Un es redzu korelācijas starp cilvēkiem, kuriem ir fiziskā aktivitāte, kuriem ir māksla un matemātika kopā. Tur ir ļoti tāda, tā kā balansēta cilvēka attīstība. Un man sanāca dejot tautas dejās, man sanāca dziedāt korī un sanāca spēlēt teātrī, un mamma bija Valmieras drāmas teātra aktrise. Arī vienkārši sanāk, man paveicās vienkārši. Bet, kas zīmīgi, šie principi visi ir zināmi. Tie principi ir zināmi. Un tas ir tas, par ko mēs šodien gribētu un varētu parunāt par to, kas ir jābūt tai izglītības sistēmai, lai viņi nelaustu cilvēkus, jo šobrīd tiešām notiek burtiski cilvēku, bērnu, skolotāju, vecāku un tā kā burtiski valsts laušana. Un pārsvarā visi grib labs nodoms, pārsvarā visi grib to labāko. Bet tā sistēma parādās tāda, ka visi ir tā kā nevis bez vainas vainīgie, bet bez vainas
kļūdu pilnie, tāpēc, ka tajā sistēmā, kā mēs esam ielikti, kurā sistēmā, mums vēl jautājums, kā mēs to sistēmu varam cilvēciskot. Man jautājums, man tagad tos dažus faktus pateikt, vien, kā tev liekas? Jā, saki faktus, tiem ir, lai tie izveido zinām kontekstu, uz kuru mēs tad rezonējam ar to visu. Lieliski. Paldies, ka tu paprasīji. Ļoti labi. Okay, labi. Pirmais lielais cipars ir, mēs esam pirmajā vietā Eiropā, tas ir 18. gada dati mobbings skolās, un kas ir zīmīgi, šis ir fundamentāli, tad, man liekas, mēs pēc tam varam paiet tam cauri, kādu ietekmi uz cilvēku attīstību, emocionālo un fizisko drošību, uz optimismu par dzīvi atstāja mobbings kā tāds. Jā, tad Latvija pirmā vietā Eiropā, pasaulē mēs bijām 4. 5. vietā, skaisties cipari staigās, bet, kā lai pasaka, man liekas, tā ir viena no lielākajām traģēdijām, kurā, kā mēs esam nolēmuši vai palaiduši Latvijas bērnus, mēs sākam to limitam risināt, jo, projām, cik es saprotu, Latvijā nav validētas programmas, kas ir ar mobbingu strādā, tieši zinātniski validētas Latvijā programmas, ir ārzemju programmas, bet kas Latvijā validētas nav, bet tas ir pirmais cipars. Otrais cipars ir šī tabula, kas ir no 21. gada līdzdas par skolotāju labklājību. Šī, man liekas, ir otra lielākā, es teiktu vārdu, traģēdija par to, ka ir kaut kādā brīdī parādījās jēdziens, ka izglītībā centrā ir skolēns un tika pilnīgi pazaudēts skolotājs. Un šeit ir šie cipari, tad pie pašas apakšas ir stāsts par skolotāju izdegšanu. Viens no spēcīgākiem cipariem, ko es redzu ikdienā ar skolotājiem darbā, ir 73% 4. līnija no apakšas gandrīz visu laiku jūtos fiziski noguris. 70% uztraucas par jebkuru pat nebūtisku problēmu. 84% reizi gadā piedzīvo izdegšanu. Šis ir abnormāls cipars. Ja tu iedod savu bērnu cilvēkam, kurš ir izdedzis un kuram nav atbalsts, lai viņš nebūtu izdedzis, tas ir praktiski nereāli, ka mēs varam sagaidīt kaut kādu gadu labu atmosfēru, gan iedvesmojošu darbu, gan arī labu akadēmisko rezultātu. Šis ir tāds cipars, kas daudziem neliksies varbūt tik nopietns, bet viņš ir fundamentāli nopietns, tad fiziskā aktivitāte bērnos. Ja iedomājaties, bērns iet skolā 5 gados, viņš grib būt fiziski kustīgs, un te, kas notiekās 12 gados. 22% zēnu, 16% meiteņu piedalās sporta un veselības stundās un ir aktīvi sportojoši. Tad, principā, dzīvs cilvēks ir kustīgs cilvēks. 3-gadīgs bērns ir kustīgs, 5-gadīgs bērns ir kustīgs, un tad kaut kādā brīdī viņš tiek izvests ārā no fiziskās kustības, kas nozīmē smadzeņu attīstības traucējumus, tas nozīmē, ka grūtāk koncentrēties, paaugstināt agresija, veselības un svara izaicinājumi. Nākamais ir empātijas samazināšanās. Šis mums abiem diviem ar tevi ir milzīgs jautājums, un ne? Te ir 2 posmi. Jā. Pirmais bija līdz 11. gadam, 2011. gads bija, tas ir Amerikas dati, 40% bija nokritusies empātija koledžas studentos, un tas ir saistīts bija ar tehnoloģisko pātrinājumu. Un otrais posms mums ir kopš 2010. gada sākās fundamentāli tā kā eksponatīvs tas tehnoloģiskais pātrinājums. Tajā brīdī, kad telefons sagāja kopā ar sociālajiem tīkliem, tad telefona vadīta bērnība vai dzīve samazina empātiju un labklājību. Tie pētījumi, jūs zināt, ir ar to pašu Instagram, kur ir dati par to, ka Facebooks un Meta un Zuckerbergs zināja, ka Instagram algoritmi veicina meitiņu depresijas un tā tālāk, un tāpatās viņi to turpināja darīt un tā tālāk. Jā. Ok, par izcinājumiem paiesim tur tālāk cauri. Šis ir tāds mazais ieskats šajā procesā, kas ir saistīts ar izglītību. To datu ir vēl daudz. Mēs varētu iet vēl pamatīgāk visādos niansēs, bet šis ir tas, no kā mēs varbūt varam atspērties. Ja? Kas tev ir pirmās lietiņas, kas tev nāk prātā? Pirmām kārtām, protams, tas jautājums par mobbingu. Tas ir tāds baigais jautājums. Es pat nezinu, kā ar viņu. Es nevaru teikt, ka es pats tur būtu kaut kā stipri cietis no tā mobbinga. Ne vairāk kā skolā vidējais līmenis, respektīvi kaut kāda tur apcelšana un aiztikšana tur varbūt arī bija, bet ne tā, ka tur pilnīgi, tā teikt, psiholoģiski sagraujoši. Cita lieta ir tas, ka skola vai bērna vide vispār ir nežēlīga vide. Respektīvi, bērnos tā empātija ļoti īpatnēja. Viņa ir kaut kādā nozīmē kontekstuāli. Ja bērns ir mācīts būt empātisks pret dzīvniekiem, tad nav
patiesībā bieži vien mācīts būt empātisks pret citiem bērniem. Un tur tieši otrādi vai pret citiem cilvēkiem, ja, kas kaut ko, protams, stāsta par mūsu ģimenēm un par mūsu attiecībām sabiedrībā. Tā kā es teiktu, tas mobbinga dati, tas ir kaut kas, bet mēs arī citur esam. Mums arī vardarbība pret sievietēm ir ļoti augstā līmenī, par ko arī visi tie līdztiesības materiāli liecina. Mums ir, man liekas, viens no vadošajām vietām sieviešu slepkavībās šajās ģimenes vardarbības. Tā kā te var teikt, ka šī te vardarbība skolā spoguļo vardarbību sabiedrībā un ģimenēm. Tas būtu punkts 1 par šo te. Un te drīzāk ir jāsaka tā, tad paskatāmies caur bērniem, paskatāmies paši uz sevi, kādi mēs esam, ko mēs tad faktiski viņiem rādam, jo viņi būtībā pārņem mūsu ieradumus un veidu, kā komunicēt. Otrs, protams, ir tas par skolotājiem. Tas ir... Es iestarpināšos par mobbingu, ja? Tad vienkārši mēs paejam tie posmiem cauri. Man liekas, mums būtu interesanti, varbūt svētīgi pamēģināt tā kā iezīmēt to ainu, kādas sekas ir mobbingam uz cilvēku attīstību. Šī, man liekas, ir tāda lieta par to, ka, numur 1, sabiedrībā, man liekas, ka vispār demokrātijā, kur mēs esam, ir tikai viens attīstības mehānisms, lai, piemēram, nākošās paudzes ģimenēs būtu savādāks. Un tā ir skola. Tu nevari iet ģimenē kā institūcijā un teikt, daries savādāk, tagad rīkojies savādāk. Skola ir vienīgā vieta. Līdz ar to sanāk, ja mēs gribam to ģimeņu vardarbību un tās lietas mainīt, vai empātijas sabiedrībā, tad principā skola ir vienīgā vieta. Tā ir vienīgā institūcija demokrātiskā valstī, kur kaut kas var mainīties. Viss pārējais ir privātais tirgus un tālāk un projām. Un te es pateikšu vienkārši vienu piemēru, laikam es tev stāstīju vai nestāstīju, bija piemērs no vienas klasītes, kur mēs mācībspēju iegājām iekšā, lai to mobbingu mazinātu. Tur bija 5-6 puikas, kas tur tiešām taisīja trādrīt, ritīgi traktu trādrīt. Un tur bija meitenes, loģiski arī piespiestas pie sienas, un mēs varam tikai hipotezēt, kādas ir sekas šiem viņu klases biedriem jau uz visām viņu dzīvēm. No manas puses vislielākā tā trakākā lieta, ka cilvēks pazaudēs savu balsi. Viņš pazaudēs savu sajūtu, kas es tāds esmu, ka viņš drīkst izpausties, ka viņš būtu drošs, ka viņš būtu atvērts. Viņš paliek par to klasisko piemēru, ko teica angļu un amerikāņi, kad atbrauc 90. gadā uz Padomju Savienības Latviju un teica, ka neviens nesmaida un visi norobežojušies. Mēs principā turpinām to pašu tradīciju. Un tajā vienā klasītē, kur bija tas piemērs, un kas notiek, tad tiešām tie uzlabojumi ir burvīgi, ko stāsta skolotāji. Tur vienkārši fantastiski, viņai bija sirdsklaus, viņai bija piņķerīga Viktorija, kas bija klases audzinātāja un tā tālāk, un pēc 2 mēnešiem sākās tur uzlabojums ar klasi un tā tālāk. Taču mobbinga gala rezultātā, par ko man asara aptecējās, bija pēc 8 mēnešiem Viktorija ziņoja par tādu vienu lietu, kad tāpat klasīte, viens no tiem bijušiem mobbingotājiem sāka ko runāt, kaut ko sāk trobelēties, un meitene, kur pirms tam ir tā kā bijusi šī mobbinga saņēmēja, ja? Tā, kas bija tā kā sabiedētājs bērns, meitene pagriežās pret puiku un saka, klausies, tagad mēs mācāmies. Pēc tam. Tātad pēc būtības viņa atguva savu dabisko vietu, savu dabisko balsi, savu dabisko varēšanu būt un patstāvēt. Un man liekas, tajā brīdī, kad izglītības ministrija kaut kādas institūcijas tā ļoti vieglītēm ar laiku un ar pakāpenisku mēģina šo jautājumu risināt, tas, man liekas, ir ārkārtīgi neaptverami nežēlīgi, iespējams nezināšanas dēļ, bet tas ir ārkārtīgi nežēlīgi pret bērniem un nākošajām ģimenēm un pret Latviju kā tādu. Tas ir kā risināsim to pēc gada, pēc 2, varbūt skola gribēs risināt, varbūt negribēs risināt. Labā ziņa, ka šobrīd visām skolām jābūt ar antimobingu programmām, un cerams, ka skolām tas viss labi sanāks. Bet šis ir fundamentāli dzīves jautājums, kas, manuprāt, šis ir tas pirmais elements, kas lauž valsti un skolu un skolotājus, jo skolotājs ir tas, kas visvairāk dabū pa mīzvarīti dēļ mobbinga. Viņam jau tas ir tā kā vecākam jāmēģina savākt, sociālajiem pedagogiem, atbalsta pedagogiem un tā tālāk. Un mēs laužam nākošās paudzes ar to, ka viņi ir traumēti. Es tieši to arī gribēju piesaistīt. Saprotu, mana simpātija pret skolotājiem ir milzīga, un es turpinu uzskatīt, ka skolotājs tā ir izredzēta profesija, bet ne tāpēc, ka tas būtu kaut kas elitārs, bet tev ir jābūt ļoti īpašām cilvēku prasmēm, tā skaitā ieraudzīt potenciālo mobbingu, piemēram, jo tur mobbingam ir 2 daļas. Ja? Tur viens ir pāri darītājs, un otrs ir tas, kuram dara pāri. Pēc tam mobbings pats pēc savu struktūru šis vārds, ko nozīmē, ka barā dara pāri vienam. Tas ir bars, kurš aiztiek vienu pašu. Ja tas ir 1 pret 1, tad ir tāds skaists latviešu vārds kā bulīgs.
Bet, es nezinu, vai viņi tiešām teorētiski dalās tajā skaitā. Tas nav tik svarīgi. Pašlaik te ir svarīgi lūkas, ka mēs varam uzdot jautājumu, bet kas tad tos bērnus mudina piesieties tieši vienam no viņiem? Un tā ir viņa citādība. Mobbingam parasti, tur ir tā ideja, ka nav jēgas piekasīties kaut kādam vidēji aritmētiskam, nosacīti diezgan konformistiski sevi pasniedzošam bērnam, kurš tā kā pieslienās, viņš diezgan tā kā visi, viņam nav kaut kādu redzamu, ķermeņa īpašību, kuras tad varētu apcelt, sākot ar matu krāsu, beidzot ar svaru. Nē, mēs piesienamies tiem, kas ir īpaši, kam ir kaut kāda individualitāte un kuru nevar tā vienkārši integrēt. Un tad, kad piesienās kaut kam tādam, man ir radusies nosacīta teorija, ka bērnu vidē mobbinga iemesls var būt ne tikai vājība, bet arī spēks. Kādā ziņā? Tad, kad tie nosacīti bariņā eksistējošie mazie cilvēki savā starpā uzvedās, viņu uzvedību varbūt daudz vairāk nosaka kaut kādu bioloģisku kritēriju. Un viņi iespējams instinktīvi sajūt spēcīgas personības. Tas ir viņi sajūt personības, kuras nākotnē būs tādas, kas iespējams būs dominantas, kas par kaut ko izveidosies un tā tālāk. Un tā ir viņa nosacītā instinktīvā reakcija pret izcilību. Ko es ar to gribu teikt? Ka tad, ja mēs atļaujam mobbingu, mēs ne tikai pakļaujam šai vardarbībai vājākos, mēs pakļaujam vardarbīgai arī spēcīgākos, īpatnākos, talantīgākos, kurus iespējams šis mobbings šādā veidā identificē. Un, man reizēm ir bijušas tādi jautājumi, īpaši palasot slavenu cilvēku biogrāfijas, palasot, kas ar viņiem tur ir noticis kaut kādās šādās, formējošās vides līmenī, un liekas burtiski, ka tā vide jau ir sākumā mēģinājusi viņus pārkost uz pusēm, lai tur nekas neizveidotos tā drošāk. Tā mēs visi sēžam tajā vienā zemajā līmenī. Un tas ir tas, kāpēc skola ir tik satriecoši svarīga, ka šeit var kādu ar izcilu raksturu apveltītu personu neglābjam salauzt, ko pēc tam ļoti grūti ir izlabot. Kad, kā tu pats saki, atgriezt šo balsi cilvēkam, atgriezt viņu pašapziņu un pašcieņu atpakaļ. Tā. Un tāpēc skolotājam būtu jāsaprot, ka tā atbildība vēl ir arī šāda. Bet aizstāvot skolotājus, vēl man gribas teikt, es tomēr ierosinātu vismaz teorētiski paskatīties. Tā nav arī mana ideja, to viens brīnišķīgs cilvēks, lektors no Krievijas, tāds Dmitrijs Bikovs, kurš tagad savas antikara pozīcijas dēļ aizmigrējis uz Ameriku, un viņš runā, viņam patīk arī par izglītību daudz spriest. Viņš ir pats skolotājs skolā, viņš bērniem māca literatūru, un viņš to dara ļoti neatrasami. Viņš runā par ekstrēmo pedagoģiju. Viņš saka, ka ir vajadzīga tāda ekstrēmo pedagoģu komanda, kā policijā ātrās reaģēšanas uzdevuma vienība, kas ir gatava, kā viņš jau saka, ar helikopteru aizlidot uz skolu, nolaisties pa virvēm un tur risināt krīzes situāciju ar neortodoksālām metodēm, jo viņiem ir motivācija un personības jauda to darīt. Un es nebūtu izbrīnīts, ka šāda ekstrēmo pedagogu, pie tam kādā nozīmē, ekstrēmi empātisko, ekstrēmi uzmanīgo, ekstrēmi cilvēcisko, neticamo pedagogu komanda varētu daudz ko atrisināt. Jo, kā atrisināt? Ierasties izglītības iestādē un varbūt atlaust vaļā to iesīkstējušo uzvedības modeli, kas tur ir izplatījies un kas būtu jāmaina. Tā kā tīri kā hipotēze, jo skolotājs reizēm ir tā, ka skolotājs varbūt gribētu kaut ko mainīt, bet ja tā ir sistēmiska lieta, viens nav karotājs, diemžēl. Un arī pret skolotāju var pavērst mobbingu, tas arī nav izslēgts patiesībā. Pat ne tikai nav izslēgts, bet skolotāji saskarās ar mobbingu. Vienā pašvaldībā neteikšu, kurā tika atlaists skolas direktors, jo tur bija mobbings pret skolotājiem. Ir mobbings no vecākiem pret skolotājiem. Ka, tepat laikam ir skaidrs, ka bieži vien
man liekas, mēs atgriezīsimies pie vārdu sistēmas visu laiku, vai ne? Un šeit Biko kungam, es nezinu, vai es divanā kārtā, es gribētu teikt tā, ka tas ar tādu smaidu to uztver, jo man liekas, ka ir dīvains vārds prevencija, un šis vārds prevencija ir tas pats vārds, kas sistēma, vienkārši, ka tu sistēmā iebūvē preventīvus mehānismus, un tie tas pats piemērs par to, kad mēs ar Jēkabu Ēdliku, man mācības pēc kolēģi, mēs sākām domāt par sistēmām, veidiem, kā izdarīt tā, lai, jo sevišķi tie nemierīgie, talantīgie iespējams bērni, bet arī ne tikai talantīgie, nemierīgie bērni, bet arī tie, kuriem sirds sāp. Jo tie bērni, kur vecāki šķirās, tie ir tie sirdsāpīgākie bērni. Arī mums ir ļoti daudz piemēru par to, ka to mobbingotāju bērnu ģimenēs pārsvarā tieši šķiršanās procesi. Tur diezgan liela korelācija ar to ir saistīta un tā tālāk. Tur vēl visādi jautājumi par to bērnu statusiem, ko es pats esmu bērnībā arī bišķiņ kaut kādas mobbinga elements pierādījis no malas. Mēs esmu publiski jāatvainojās Ivaram. Es tagad neteikšu nevārdu uzvārdu. Es esmu kāvējis savā dzīvē 2 reizes. Un vienreiz bija stāsts arī klasē, un es atvainojos Ivaram, es biju nešpēdnis, kaut kas tur nesagāja un tā tālāk un projām. Un es nebiju tur foršais, es tiešām nebiju foršais. Un es esmu tāds miera mīka, es absolūti neesmu bijis ne uz villošanos, ne uz ko, bet šis bija tāds viens no piemēram, kur es biju tā kā līdzīgs tajā procesā. Un pēc tam es vēl redzēju, kā viens puika darīja otram puikam tā kā gauži no malas, un es nezināju vispār, kā man rīkoties. Es nezināju, ko man tur tajā brīdī darīt un tā tālāk projām. Sāpes viņus zināju. Tur bija villošanās un tā tālāk un projām. Bet pie kā tas aizgāja, es gribu aiziet uz to, ka tad ir prevencija, tas neparastais vārds, ka šobrīd ļoti daudz izglītības sistēmā visi rīkojās tā, ka mums jau smeļās pāri mutēm, ka tur jau ir kādam ir asins, kādam ir kaut kādas sāpes, tur ir depresijas un tā tālāk, gluži kā ar sociālajiem tīkliem. Mēs zinām, ka tas ir 16 gadus eksperiments, tas lauž cilvēkus, un vēl joprojām Latvijā, es neesmu dzirdējis runas par to, ka vajadzētu sociālos tīklus aizliegt. Vēl joprojām. Tas ir tā kā ar tādu tā kā vienaldzību un tādu lēnu bremzētu reakciju uz cilvēku sāpēm. Tādā ziņā, ka nav nekas uzsprāts. Nerisināsim. Liksim to mierā. Un tas pats arī skolotājiem. Un es tev pilnīgi pievienojos par skolotāju atbalstu, jo es teicu, man bija Liepājā lekcija, burvīga skolas direktors, man ir lekcija novembrī, atvainojos decembrī. Un bija tik izdzisuši cilvēki, noguruši fiziski, mentāli, emocionāli noguruši cilvēki. Un es pirmo reizi, es nezinu, cik man ir lekcijas bijušas, 3000 lekcijas kaut kur. Es pateicu, mīļie draugi, es jūs nepacelšu. Šobrīd es zinu, ka mums vajadzētu par to zināt, parunāt par to parunāt, kas ir tas, par ko jūs gribētu runāt. Mēs aizgājām par labūtību un par piedošanu. Tad mēs kaut kas dziļi cilvēks, kas ir vajadzīgs. Un es arī visiem vecākiem vai visiem sabiedrībā, kas skatās šo lūdzu, saprast, jo gadījumā jums kādreiz sarunas ar skolotājiem, apzināties, cik maz jūs apzināties viņu darbu, viņu emocionālo noslodzi, viņu mentālo pārslodzi. Un šis nav tas, ka skolotāji daudz gaustos, jo skaidrs ir skolotāji, kas varbūt varētu sev parūpēties, bet mēs esam ārkārtīgi nevērīgi pret izglītību un pret skolotājiem un bērniem. Mēs tiešām esam nevērīgi, un tas ir izglītības ministrijā šajā gadījumā, tas ir vēl viens atsevišķs tāds stāsts un tā. Jā. Bet redzi, tu tagad saki nevērīgi. Un kā mēs piekrītu, man vienkārši šī nevērība liekas savu veidu arī institucionalizēta. Redz, es pašlaik pārstāvu psiholoģijas lauciņu, un es vienmēr esmu uzdevis jautājumu, bet kāpēc, teiksim, tad, kad pie manis atnāk cilvēks uz konsultāciju, man viņam ir jāstāsta kaut kādas salīdzinoši elementāras lietas par to, kā darbojas psihe, kā darbojas tā pati izdegšana, kāpēc tā notiek. Tāpēc, ka mēs ilgstoši strādājam pārslodzes režīmā, pārslodze nav norma, pārslodze prasa tur daudz ilgāku laiku tikt ar to galā. Lūk, kāpēc mēs skolā neieviešam tādu veidu cilvēku zināšanas, ka vienkārši paskaidro, kā tad darbojas tas cilvēks, pēc tam nevis tā tīri schematiski, bet vienkārši pasaka, ka cilvēks ir interesanta sistēma. Tur ir gars un ķermenis, kuriem ir baigi interesantais dialogs. Dažkārt ķermenis kaut ko saka mūsu garam, dažkārt otrādi un tā tālāk. Tad mums ir jūtas un domāšana, mums ir racionālā, iracionālā daļa, mums ir intuitīvā daļa, mums ir ļoti spilgta sajūtošā daļa. Ja? Teiksim, pieņemsim, kāpēc es to saku, tāpēc, ka dažkārt, tu varbūt zini to brīnišķīgo eksperimentu, bet tas bija gadījums. Par tiem 9 intelektiem, ja? Kur atved meitenīti pie daktera un saka, ka viņai skolā sliktas sekmes, ja? Viņa neko nezina. Un tad tas dakteris saka,
Iziesim ārā no kabineta, atstāsim viņu vienu, un tie vecāki iziet un atstāja viņu, un tad viņš bija atstājis ieslēgt rādio, un viņi bija sākus dejot, un tad viņš tā saka, redziet, viņai ir kinētiskais šis te kustība intelekts. Lūk. Iestarpināšos. Šī pati meitene Lloydam Weberam operās taisīja choreogrāfiju. Šī pati meitene. Jā. Kolosāli, saprot. Un tas ir par to, bet kurš būs tas, kas atnāks un atpazīst tā cilvēka īsto būtību un ar to strādās. Nevis mēģinās viņu pataisīt par kaut kādu tur ļoti, kā izglītības kritiķi, varbūt atceries, bija tas Līsmans, kurš uzrakstīja izglītību kā provokāciju. Un tur viņš ļoti ironiski teica, ja izglītības funkcija mūsdienās sašaurinājusies līdz darba tirgus vajadzībām, kur cilvēkus ražo kā funkcionāls darbarīgus, noķeršo, ja? Tur jau nevajag empātiju. Tur vajag tieši konformismu un spēju izturēt to, ka blakus tev kādu citu spilgtāku, nekonformistiskāku iedzen rāmjos un nolauba viņu individualitāti. Un tu sēdi blakus un neko nesaki, tāpēc, ka tā mēs te dzīvojam, tā mēs mācamies, tā mēs strādājam. Lūk, jā, tātad mēs te runājam par šo te empātijas trūkumu un par to, ka tā ir sociāla problēma, ka tas ir, es teiktu tā, ka šis ir sentiments, ko mēs varam iznest ārā sabiedrībā, jo mums diezgan daudz cilvēku staigā apkārt ar tādu rūgtumu, kāpēc mēs esam tādā sistēmā, kur par mani neviens neinteresējās, par mani individualitāti arī. No vienas puses jau varētu teikt, tas ir katra mūsu pašu uzdevums atrast savu vietu dzīvē un to piepildīt un sevi pašrealizēt. No otras puses, es teiktu, nevienmēr tas ir adekvāts arguments, jo vide ir ārkārtīgi spēcīgi ietekmējoša, un vide vienmēr veidos kaut kādu tai vidēji pašai svarīgu, vidēji pašai aktuālu cilvēku modeli. Bet pasniegt cilvēku prasmes un veidot cilvēku modeļus, kas pieļauj krasu atšķirību, es uzsveru krasu atšķirību, jo talants un ģēnijs nebūs viduvējs, viņš nebūs. Viņš būs, kā mēs varam tāpat jokot, ja, ka talantīgs cilvēks ir talantīgs vienā jomā un viņš netiek līdzi visās citās. Tāda renesanses līmeņa talantīguma, ka tu esi talantīgs visur, tas ir diezgan reta parādība. Lai gan nav nemaz tik arī reti sastopama, bet tas nav standarts. Un mēs beigās ko konstatējam? Ka tad, kad mēs runājam par cilvēku, mums vienmēr ir jāizvēlās, vai mēs strādājam uz standartu, ja mēs strādājam uz personību un personības attīstību. Un psihoterapijā daudzi cilvēki pēc tam nāk izlabot tās rētas sārstēt, kas ir radušās tieši nespējot adaptēties vidējam, aritmētiskajam, vidējam, pieņemtajam. Un es uzskatu, ka saliekot kopā izglītību un psiholoģiju vienotā sistēmā, ja, mēs tikai tad patiesībā izglītības potenciālu tā īsti atvērsim. Jo man liekas, ka izglītības potenciāls, tā izdegšana skolotājiem varbūt arī ir tāpēc, ka potenciāli tev it kā ir iespēja ar tiem bērniem strādāt, bet tehniski tu nevar šo potenciālu piepildīt. Un zini, kaut kur tas tev vienā brīdī sāk galināt nost. Tā sajūta, ka tu neesi tik labs, kā tev patiesībā vajadzētu būt. Tā pienākuma sajūta un sirdsapziņa jau skolotājiem ļoti attīstīta ir. Cik man gadījies novērot. Starp citu par to psiholoģijas savienošanu ar izglītību, tas ir neparasts leņķis, jo no vienas puses mums ir paradoks par to, ka mums ir ļoti vāji matemātikas rezultāti, salīdzinoši vāji, vai ne, mums tie matemātikas rezultāti nepaliek labāk un tā tālāk. Un tur ar to psiholoģiju ir neparasts pieredze, man tās bija ar vienu egzaktu cilvēku, bija saruna, un tur ir stāsts par to, ka mācību spēja cenšas, tas mūsu uzdevums ir uzlabot spēju mācīties bērniem klasēs. Un es tagad skaidroju, tas ir izteikti kāds ekstrakts cilvēks. Un mēs gan kaut kādām 10 tēmām cauri, un tad šo psiholoģisko korelāciju par to, ka bērnam jābūt stāvoklī, lai mācītos, man ir tāds liekas, kur nesaprotu. Tas, uz ko cilvēks norezinēja, bija tas, ka tur mēs kaut ko monitorēsim. Tur būs kvantitīvie dati. Un tur ir tas paradoks arī, tas, ka mēs kaut kādā tiešām, mēs liekas, ka mēs esam kaut kādas racionāli domājošas būtnes. Un šeit mēs redzējām ļoti dīvainu lietu par to, ka es aizietu uz to izglītības sistēmu šobrīd kā tādu. Man liekas, ka izglītības sistēmas galvenais paradoks ir tas, ka tā neseko zinātnē.
ne tikai nesako zinātnē, bet viņi nesako arī tam, ko, piemēram, ja mēs runājam par to, ka mēs aizrunājamies, ka Junga šie 4 arhetipi, ja viņi būtu 12. klasē, tas būtu ļoti svētīgs tāds pašizpētes process, piemēram, ja, jauniešiem kā tāds. Bet mēs nesakojam zinātnē. Jo pēc būtības tas, ko es ik pa laikam saku, mācības spēja, viņa seko bāzes zinātnē, kas 50, 30, 20 gadus veca, un mācības spēja nebūtu jābūt šī brīža izglītības sistēmā. Mums nebūtu šobrīd jārasina mobīgs. Tam būtu jābūt pirms cik tur gadiem. Un šī pašā kontekstā, kas mani nošokēja, tas bija pagājušā gada augusts. Man ir skolotāja konferences, priekšā ir 500 skolotāji. Un es esmu bijis daudz skolotāju lekcijās, daudz mācībās, taisīts 3 dienu, vēl vis kaut kāds nedēļu garas mācības un tā tālāk. Un es pirmoreiz iedomājos paprasīt tev vienkārši no skatuves, paprasīt vienu jautājumu, kur man liekas būs pašsaprotam atbildi, ka jā, mums tas ir bijis, mums ir tāds atbalsts bijis. Un man jautājums skolotājiem ir šāds. Vai jūs atceraties, kādi, kuri šeit ir bijuši izglītības sistēmā vairāk kā 20, varbūt pat 30, 36 gadus, vai ir kāda programma, kas sistēmiski atbalsta skolotājus labbūtībā, lai viņš var strādāt, lai viņš var pasniegt? Neviena. 36 gados. Un tiem, kas varbūt nezina, es strādāju pēdējos 15 gados te ar visām industrijām, ar tehnoloģijas industrijām, kā pasniedzējs par komunikāciju, vai par apzinātību, vai par stresu vadību un tā tālāk projām. Vai ar ārstiem es strādāju, vai ar bankas sektoru, ar visu kaut ko es strādāju. Tāds stāvoklis, kāds ir izglītībā, tāds apjoms, nogurums, kāds ir izglītībā, es neesmu redzējis nekur pat ne tuvu tam. Un ja 36 gados mums nav elementāri, mums nav atbalsta sistēmas, tad tā ir realitātes ignorēšana un tā ir nesakošana zinātnē. Tā ir ļoti, ļoti vienkārši. Un tad tas ir tas tiešām paradoks par to, ka, ja tu iedomājies ir izglītības un zinātnes ministrija, kas neskatos zinātnē, kaut kādos elementos. Un skaidrs, ka es biju pārspīlēt, tāpēc, ka kaut kāda tur lietiņas tur ir, bet tas, ko dara mācības spēja, mums nevajadzētu to darīt šeit. Tam būtu jābūt jau sen atrisinātam valstī 10, 20 gadus atpakaļ. Mēs vienkārši mēģinam uzlasīt to, kas netiek darīts, kas netiek ņemts vērā. Redzi, un tad, kad par skolotājiem jautā, kas tad ir viņu problēmas, viņi saka, mācību gada vidū skolās trūkst 100 skolotāji, kur trūkst latviešu valodas stundās, matemātikas stundās. Kāda ir skolotāja? Rīgā trūkst direktori. Es nezinu, par citām pašvaldībām Rīgā vienkārši nevar atrast direktors priekš skolām. Jā, skolotāja vidējais vecums 50 gadi. Arī. Fizikā tur, man liekas, ka pārpa 65 pie 70, jā. Un skolotāji strādā ar pārslodzi, algas ir neproporcionāli mazas ieguldītājiem darbam, bet sabiedrība kopumā nesaprot, kas tas ir, tas skolotāja darbs. Un es to klādziņu katru reizi un turpināšu to darīt. Skolotāja alga ir jābūt 3 - 5 lielākai nekā tagad. Tā ir elitāra profesija, tā ir izcilības profesija. Un tā ir profesija, kurā ārkārtīgi ir vajadzīgas spilgtas personības. Kādā nozīmē spilgtas personības? Tāpēc, ka tas ir, manuprāt, bērnam ir ļoti svarīgi redzēt, ka tu vari būt arī tāds. Tas priekš mazā cilvēka varbūt pat ir veiksmīgāks. Es nezinu, man ārkārtīgi aizkustina tie brīži, ja, kad mazas meitenes raksta, es gribu būt kā tā dziedātāja. Aizmirst tagad viņas uzvārdu pēkšņi, Latvijā pazīstama, kura vienkārši ir spilgta personība, un es gribu viņai līdzināties. Un tā dziedātāja to uzzināja, un viņa arī padalījās, ka viņa tur skolas laikā arī cietusi ir no mobbinga un tā tālāk, no savu izskatu dēļ. Un tas ir fenomenāli, ka rekur ir tie spilgtie mūsu tēli, un ka viņi ir izauguši bezmaz par spīti visam, ka mēs kaut kādā nozīmē esam viņu izaugsmi par spīti vidas nelabvēlībai. Un te, protams, varētu uzdot jautājumu, vai gadījumā grūtības nenorūda raksturu. Daļai tā tas ir, protams, bet mums ir jāsaprot, ka kaut kāds grūtību daudzums vienā brīdī kļūst necilvēcīgs. Citi izdara pašnāvības, ja? Tas nav tā kā labais tonis paziņot, ka, ja neizdarīs pašnāvību, tad droši vien būs zvaigzne. Starp citu, šis ir ļoti neparasts leņķis. Es pateikšu, ka dīvaini paradoks, kas skanēs ļoti, ļoti daudziem spokājiem. Tad pēc būtības empātijas attīstīšanai un empātija ir bāze. Principā sanāk, šī rietuma civilizācija, kur mēs tagad esam, kas atšķirās varbūt no 18. gadsimta civilizācijas, ir principā empātijas daudzums.
Mēs tiešām nezinām, cik kristīgā kultūra, teiksim, spēlē lomu, teiksim, Eiropā un kādas tur tās iezīmes bija par cilvēciskām attiecībām tā tālāk, bet principā tas, ka mums ir dzīvības vērtība, mums ir izglītības vērtība un laba attiecība vērtība, mūsu sabiedrībā tas ir parādījies, tas ir kolosāli, bet empātija attīstās ar ciešanām. Šis ir paradoks. Taču rekur ir izaicinājums. Tam ciešanām viņām būtu jābūt kā mācību instrumentam, mācoties spēlēt klavieres, nevis laužot manu raksturu un dzīvi un cerības. Vai ne? Un šis ir lielais paradoks par to, ka empātijas attīstībā kā tādā, man liekas, ka mums pēc būtības šis ir paradoksāli. Mums ir labs materiāls, ar ko strādāt, ja mums izdodās tos bērnus un skolas izcelt no šī brīža ciešanām ārā. Tad tas ir ļoti skaists veiksmes stāsts, tāpēc, ka tiešām mēs pārvēršam negatīvo upuru stāvokli, mēs pārvēršam kādā konstruktīvā sajūtā par to, ka man ir kaut kāda risinājuma. Man kaut kādā brīdī cilvēki saka, kā tu vari ņemties tik ilgi to izglītību, un es viņiem saku, man ir pieredze, ka es savā ziņā biju viens no tiem dīvainiem, es biju tādā procesā mēdījos trāpījos, ka es mēdījos ļoti daudz ko varēju mainīt. Es 15 gados mēdījos, es visu kaut kāds eksperiments tur sadarīju, to izdarīju, šito izdarīju, vēl kaut ko izdarīju, to dabūju gatavu, vēl kaut ko dabūju gatavu, un man ir nospiedums, ka es varu visu kaut ko dabūt gatavu. Ja bērns nāk ārā no skolas, un viņš nebūs to nospiedumu iegūs, kā var viss uzlaboties? Viņš piedzīvo šo upuri kā iekodētu programmu uz visu savu mūžu. Līdz ar to savā ziņā šī situācija šobrīd ir perspektīva, ka ir tāda, kā lai saka, lotosam ir ļoti daudz sūdu, kur labi skaisti izaugt. Lai man atvaino par poruka ievīšanu šī inteliģentajā diskusijā. Zini, tas jau ir svarīgi reizēm pateikt skaļi un kodolīgi. Starp citu, arī terapijas laikā es varu atzīties, ka tajā brīdī, kad cilvēks stāstot par savām nedēļām, pasaka kādu sulīgu lamuvārdu, tad man ir prieks, jo tas nozīmē, ka tās emocijas ir pavisam īstas. Tas ir, jo lamuvārdiem piemīt tāda īpatna, teiksim, tā funkcija. Viņi ir domāti, lai izteiktu ekstrēmus valodas stāvokļus, proti to, ko tur vienkārši ar vārdiem nevar pateikt, tad tur jālieto ekstrēmu raksturu, kā asie pipari pie ēdiena. Pipars jau nav garša, pipars būtībā ir sajūta. Un tā sajūta ir tas, kas mums patīk, ir, ka kaut kas tur dedzina. Tādā nozīmē, jā, bet atgriežoties pie šīs ciešanu pieredzes, tu ļoti precīzi teici, ka ciešanas, manas privātās ciešanas, individuālās ciešanas ir iemesls, kāpēc es vispār izstrādāju empātiju. Tāpēc, ka cilvēks, kurš pats ir piedzīvojis traumas un ciešanas, iemācās atpazīt to citos, un tas noņem arī šo virspusēju egoismu un ilūzijas, radot to faktiski interesanto stāvokli, ka tu esi vērtīgs, tāpēc, ka tu esi bijis ievainots. Junga psiholoģijā to sauc par ievainotā dziednieka fenomenu. Kāpēc? Pār ļoti labi pazīst sāpes. Konkrēta veida sāpes, psiholoģiskās ciešanas, kuras nevar iepazīt nekādi citādi, kuras nevar pat saprast nekādi citādi, kā tikai ar personisku pieredzi. Un otrs ir tikpat svarīgs. Tev ir šo ciešanu pārvarēšanas pārstrādes pieredze, kas ir tas, ko tu vari iemācīt otram. Ne tikai empatēt no savas pieredzes, bet iemācīt veidus, kā ar to dzīvot. Un tādā nozīmē es nekādā veidā gribētu atteikties no daudzām smagām pieredzēm, kas man ir bijušas manā mūžā. Mēs jau ar tevi reiz pārunājām katru savu depresijas pieredzi un šo te izmisumu pieredzi. Un es uzskatu, ka daļa no izglītības ir pastāstīt, ka reizēm izmisums ir lielisks signāls tam, ka tu esi gatavs pārmaiņām. Tev ir tik slikti, ka tu esi gatavs nākamajam solim. Ka tu esi gatavs mainīties no iekšpuses. Un tas ir tas, kāpēc man ir grūti ņemt par pilnu kādu cilvēku stāstu. Viņš tur stāsta par sevi, savu panākumu ceļu, un ja tur nav bijušas šīs dziļās transformācijas caur ciešanām. Tas nozīmē, ka varbūt tie panākumi ir tikai primāri virspusēji un vēl tas dziļums tur nav sasniegts. Tā. Te laikam, zikā, varētu pārfrāzēt vienu teicienu. Parādi man pudu sāls, ko tu esi apēdis, un es pateikšu, ko tu dzīvē var izdarīt. Kāds cilvēks esi? Jo tie pudu sāļi ir vajadzīgi. Jautājums atkal, vai mēs palīdzam, iemācam
cilvēkam piedzīvot šo izkāpšanu ārā no šīs bedres. Jo tev ir jāapzinās, ka es varu izkāpt ārā no bedres un nevajag baidīties arī no tā pašām bedrēm. Jo tagad tu paliec tajā bedrē, tu principā sanāk baidies no pilnīgi visām pārmaiņām, kas ir dzīvē, un tā tālāk projām, tu principā sanāk, tu paliec tāds konformists. Un starp citu šeit zikā, es varbūt vienu lietiņu pateikšu, kas izglītības sistēmā, kas viens tāds milzīgs jautājums ir par to, ka tad, kā tur bija tas princips, grūti laiki rada spēcīgs cilvēks un labi laiki rada vājus cilvēkus. Un neviens neteiks, varbūt, ka Latvijā ir bijuši kaut kādi ārkārtīgi labi laiki, te pašā laikā es salīdzinu ar iepriekšējiem gadsimtiem, kas tie ir bijis, noscīti, kā latvieši un tālāk, tad šie ir bijis salīdzinoši labi laiki, un man liekas, ka izglītībā ir joprojām atrodami skaisti, gudri sirds cilvēki, kas dara lietas vienkārši tāpēc, kas ir jādara, tāpēc, kas ir jādara, viņi deg par to lietu, un man ir vienmēr bail par tiem cilvēkiem, kas deg par to izglītības lietu, lai viņi neizdeg, jo ir ļoti daudz tendenci, ka viņi izdeg. Un pretējā pusē ir karjeristi. Un šī ir viena ļoti, ļoti spocīga lieta. Es ļoti ilgi nevarēju piereģistrēt, kur es jūtos kā baltā vārna vai baltais zvirbulis, vai vienalga kāda pīle es esmu. Bet ir tas, ka es nesaprotu karjeristus. Tad, ja tev ir ideja par to, ka tev uzdevums ir palīdzēt bērniem, tad, piemēram, no Izglītības ministrijā viens augsta līmeņa ierēdnis nesen atbildēja par to, ka nē, šī nav mana funkcija. Kas numur 1, es neiešu, nesaukšu nevārds neko, bet tā ir viņa funkcija. Un numur 2, tur tiešām tas, ko mēs darām, var tiešām tam palīdzēt. Un tā tālāk. Un tas ir stāsts par to, ka ir vienkārši karjeristi. Un viņi ir pašvaldībās, jūs vienkārši zinat tādus cilvēkus. Un te pašā laikā arī ministrijā ir labi cilvēki, diemžēl no ministrijas ir daudz, man liekas, tiešām labi cilvēki ir aizvesti projām un tā tālāk projām, bet šis karjerismu elements ir ārkārtīgi riskants, jo tur ir tas paradoks, piemēram, skolu direktoriem. Es pierakstīju vienā sarunā, ka es izkļāpājos skaļi, kā es vērtēju skolu direktors. Skolu direktoram jābūt 2 talantiem. Viens, viņš ir bebrs, viņš māk būvēt. Tā ir svarīga lieta. Dabūt Eiropas naudas, tādas naudas, vēl kaut ko vienkārši viņš ir bebrs. Viņš ir lielisks bebrs, un tas ir milzīgs kompliments. Es, piemēram, neesmu bebrs, ja no gadījumā, kas es gribētams nevar būt. Un tad viņš ir pedagogs. Viņš ir pedagoģija. Kas ir tā viņa pedagoģijas lieta? Trešā pār visam, kāds viņš ir vadītājs no tālāk projām, jā, bet runa par to, ka bieži vien ir cilvēki, kas ir karjeristi, ko tas nozīmē, viņš darīs tikai to un tikai tik, lai viņš palikt savā amatā. Un šis ir, ņemot vērā, ja Latvija, man liekas, izglītības sistēmā, manuprāt, ir krīzes situācijā, un šis varbūt ir nepopulāri, vai cik var runāt par tām krīzēm un tā tālāk, bet man liekas, ka ņemot vērā visas mobbingas un skolotāju izdegšanas un algas un to, ka nevar atrast pat vienkārši direktors, nevar atrast kaut kādās pašvaldībās, mēs esam krīzes situācijā, nav vieta šobrīd tur karjeristiem, tāpēc, ka viņš nevis ziņos par to, ka ir aizbergs tojās. Kur ir aizbergs? Viņš nevis teiks, piedod, jā, aizbergs tojās, bet es atbildīšu tikai par šo Titaniku pusi, nevis par vienkārši glābiem, visu, ko mēs varam izglābt. Tad šī ir viena no tādām sarežģītām lietām, kas ir jautājums par pašvaldību vadītājiem, vai kā atrast labus direktors, vai kā atrast labus izglītības pārvaldes vadītājus, labus ierēdniecības cilvēkus un tā tālāk projām, lai dotu spēku tiem, kuri ir gan bebri, gan pedagogi, gan arī labi vadītāji. Ļoti sarežģīti atrast labus vadītājus tieši izglītības jomā. Te atkal, man gribas teikt, ka mums jau viņas nav no kurienes ņemt. Patiesību sakot, es kāpēc par to saku? Tāpēc, ka es baidos, ka mēs te esam nokļuvuši tajā pārvaldes situācijas lielajā slazdā. Kā es redzu šo slazdu. Ir izglītība un ir izglītības ministrija. Katrā skolā ir direktors, kurš regulē pats savas skolas darbību, kā tu aprakstīji tikko šajos svarīgajos veidos. Skolu vadīs direktors arī tad, ja rīt izglītības ministrija nebūs. Tāpēc, ka viņam ir skola, viņam ir skolotāji, viņam ir bērni. Un slasts tur ir tāds, ka izglītības ministrija, kāpēc, vai, aizspriedumu, nezināšanas, ignorants citu iemeslu vārdā, neredz to, ka izglītība tā vai citā formā pastāvēs arī bez nevienas funkcionāra, bez neviena. Tie, kas ir labi savu darbu daroši atkal, te mēs nevispārināsim gods un slavu viņiem, paldies viņiem, ka viņi to dara, bet lauku skola strādās
Es esmu pārliecināts, ka skolas un izglītības iestādes brīnišķīgi tiek galā ar sevis vadīšanu paši. Izglītības ministrijai patiesībā būtu valstiskais uzdevums šo sistēmu sekmēt un atbalstīt no sava viedokļa. Tajā brīdī, kad tur parādās funkcionāri, kur vienīgā atbild uz jautājumu par to, vai tas ir vai nav jādara, ir atsauc uz savām funkcijām, tad man gribas teikt, ka tas ir ļoti līdzīgi tam, kas notiek valstī kopumā. Arī valdība domā, ka var dzīvot valstī būtībā, neesot ar to nekādu saistītam, neesot ar valsti nekādā veidā savienotam kādā produktīvā formātā. Un man tas vienmēr ir licies kā paradoks, kā jūs iedomājaties, kāpēc jūs, kā jums, teiksim, tā nav grūti ar sevi sadzīvot, saprotot, ka jūs vispār nefunkcionējat, un ka tas jūsu darbs, es pašlaik vēršos pret karjeristiem, ka tas, ko jūs darat, ir vienkārši savu privāto vajadzību, savas privātās dzīves apmierināšana. Principā tas ir pamats jebkurai revolūcijai, jo tajā brīdī, kad cilvēki ir iedzīti totālā izmisumā, un viņi ir zaudējuši spēju adekvāti runāt ar varas pārstāvjiem, viņi saceļās. Nezinu, vai skolotāji jebkad sacelsies, bet varbūt sacelsies vecāki. Un ja sacelsies vecāki, ja valsts iedzīvotāji kļūs tik ļoti skeptiski pret valsts pārvaldi, ka gaisā sāks smaržot pēc revolūcijas, tad daļēja atbildība visnotaļ gulstās uz karjeristu pleciem, un tā kā karjeristi ir tieši karjeristi, nevis politiķi, tad es teiktu tā, ka revolūcija diezgan radikālā, bet precīzā veidā palīdz ar dažiem karjeristiem tikt galā. Es ceru, ka vēlēšanas, kas ir šogad oktobrī, būs pozitīvā nozīmē šāda nelielas apvērsums un revolūcija, jo tā kā mēs pašlaik dzīvojam, mēs tālāk dzīvot nevaram. Tas, diemžēl, ir strupceļš. Tur mēs tālāk netiksim. Mēs beigās nokurināsim visus labos ideālistus, kas strādā profesijā uz entuziasmu, un mēs paliksim pie izdegušiem cilvēkiem, kuriem neko vairs nevajag, kuriem ir 4 gadi līdz pensijai, kuriem vienkārši vajag tos 4 gadus kaut kā novilkt. Un tad jau, kas nāk, lai nākdams, es esmu savu izdarījis. Es varbūt esmu ideālists, bet es uzskatu, ka mums vēl ir potenciāls. Es neteiktu, ka Latvijas sabiedrība ir galīgi sevi pazaudējusi, bet mēs uz to ejam patiesībā. Trauksmes zvaniņi zvana. Es nezinu, kādas tavas sajūtas. Varbūt es te vērpju radikālismu un tu savā pieredzē vari pamanīt ko citu, varbūt nokomentēt to tā. Tātad šis ir tāds kaut kāds manas raksturiezīmes izmainīgums pēdējos 10 gados, ka es negribu revolūcijas, es gribu evolūciju, taču šim impulsam, lai būtu evolūcija, ir jābūt revolucionāram, es nezinu, tam impulsam ir jābūt. Ir pārmaiņu vadības elementi par to, ka tev vajag kaut ko mainīt un darīt. Un man cerība dod, kas man dod cerību, tas, ka es piedzīvoju to, ka ir skolās kaut kādi būtiski uzlabojumi. Vienkārši, ka tie uzlabojumi notiek. Un tas izaicinājums ir šis banālais piemērs par to, ka, kā tu pasaka, cilvēki, piemēram, ir skola, kur skolā notiek kaut kāds uzlabojums, tas uzlabojums uzzied, viņš sāk lenītiem skolā plesties, mēs to visu piedzīvojam, un tad mēs saskaramies ar to, ka, un šeit ir tā lielākā problēma par to evolūcijas attīstību Latvijā, ka šeit ir tas karjeristu strupceļš, ka man arī jautājums tiešām, kas ir tie motivējošie elementi karjeristiem, jo, un tagad es atzīšu tādu sistēmisko jautājumu, ka, ja tu iedomājies, ka Izglītības ministrija, piemēram, tagad atnāk jauns ministrs, es nezinu, kāda ir jaunā ministrs, neesmu ticējies, es domāju, ka nezinu viņu personiski, neesmu ticējies, viņu tā tālāk. Viņai apkārt, vai viņai izdosies ieraudzīt cilvēkus, kas saprot izglītības drēbi, ja viņai tur būs vienkārši vienīgi karjerists, kurš ļoti, ļoti prasmīgi runās. Jo manā gadījumā, pirms gadiem 16, kad 17, kad es sāku slēgties uz izglītības jomu, es atceros, aizbraucu uz vienu skolu, un es runāju ar cilvēku, kurš darbojas izglītības ministriju.
un tas cilvēks viņš ir tik labi runājošs, viņš ir tik precīzi runājošs un šarmanti. Un es domāju, ir labi cilvēki izglītībā. Pēc tam es eju runāties ar bērniem, un tie bērni mācās pie tā skolotāja. Un es prasu, ko jūs domājat par to skolotāju? Un var redzēt, bērniem vienkārši pelēks vadmals audums nolaižās pāri sejām. Tad tas skolotājs, viņš ir teorētiķis. Viņš nesaprot pedagoģiju, viņš ir teorētiķis, viņš runā, un viņam jau ir saikne, laba saikne izglītības ministrija. Un tur ir kaut kāds elements par to, ka šie praktiķi, atceries, ka mēs runājam garīguma epizodē, mēs runājam par to, ka garīgums bez praktizēšanas tas neko nenozīmē. Pedagoģija bez praktizēšanas pilnīgi tas pats. Un ir ļoti daudz tie, kas vienkārši vāvuļo. Un šeit mēs aizjām uz vēl vienu lielu jautājumu, kas ir principā par to, ka gluži, kā Latvijā mums ir problēma tāda bišķiņa tā kā atbildības uzņemšanos par lietām, tas pats, kas ir lustrācijas jautājums, mēs principā neesam pašatīrījusies sabiedrība. Mums ir arī jautājums par to, ka mēs neesam kaut kā, man liekas, godīgi pateikuši, kas ir noticis ar to izglītības sistēmu tādā ziņā, ka cik bērni ir aizmigrējuši, un šis būs dīvains, analogs ar mēdījiem. Cik mēdīji saprot izglītības sistēmu? Tātad, ja mēdīji nesaprot izglītības sistēmu, viņi aicinās karjeristus. Es redzu vienkārši visur studijā karjeristus, pārsvarā. Ir gudrinieki tur pa vidu, bet tad es redzu tos gudrinieks, un tad mēs redzam to gudrnieku, to tiešām praktiķu sejas, kad viņi stās uz tiem karjeristiem, un tas ir no tās ministrijas, tas ir no turienes, un mēdīji, viņiem ir jautājums par tādu tā kā izpratni, kas ir izglītība kā tāda. Un es tā laikam personiski stāstīju, ka es tikos vienu no Latvijas televīzijas cilvēkiem, kurš bija intervējis vienu tur izglītības cilvēku, un es viņam saku, ka tas izglītības cilvēks, ko tu intervēji, viņš raksturo visu šo esošo problēmu izglītības sistēmā. Tad tā skola bija augstu reitingos, bet tie reitingi neko nenozīmē tiem bērniem. Tas reitings ir tikai tāpēc, ka tur viens puika ģeniāli risina jautājumus globālajās olimpiādēs. Tam nav sakara ar to skoliņu, bet tā ir nepareizā sistēma. Un tad, klausies, kur jautājums, vai ir iespējams Latvijas mēdījiem iedot kā vecākiem īsu 3 līdz 4 stundu praksi par zinātni, ko zinātni nozīmē, ko zinātni saka par bērnu attīstību. Un to pašu izdarīt ar deputātiem. Mums nav pārāk daudz to deputātu, ja 300 cilvēku savāt kopā, 100 plus vēl kaut kāds viņa palīgs savā kopā, uztaisīt kaut kādu būtiski bāzes instrukciju, informāciju, instrukciju, nelabs vārds atvainojos, par to, ko saka zinātne. Kas mums ir statisko izglītībā un ko saka zinātnē, kur kā aiziet, ko dara Somija, ko dara vēl kaut kas. Tā. Un tur ir vēl tāda milzīga lieta par to, ka labi, politiķi tagad tiek gānīti. Man ir jautājums, vai mēs saprotam, mīļie mēdī kolēģi, vai mēs saprotam, kas notiek ar izglītību, jo viena no trakākajām lietām, no kā direktoriem ir bail. Visiem ir bail. No bez tabū. Atbrauks bez tabū. Un, ja bez tabū cilvēki labi saprot izglītības drēbi, kolosāli. Tur būs tas, tur būs šitas, bet tā kā objektīvā žurnālistika nepastāv, un es ceru, ka mēdī cilvēki nav vairs tik naivi, lai domā, ka ir objektīvā žurnālistika, par to, ka jums ir jāzina tā drēbe, mīļie draugi, jums ir jāzina, tāpēc, ka jūs programmējat Latvijas sabiedrību, ko viņi saprot, ko viņi nesaprot, kas ir labi, kas nav labi. Jā, tev ir baigā taisnība, un tu zini, man jau liekas, ka mēs ar tevi kaut kādā nozīmē to mēdīju funkciju aizpildām. Es atturētos mūsu saukt par izglītības ekspertiem, mēs esam drīzāk izglītības entuziasti. Es nezinu, kā tu, bet man tas vārds eksperti šai gadījumā liekas tāds, labi. Mēs kā pozitīvis, mēs ir bišķiņ tagad tāds samocīts Latviju vārds, ja? Jā, es teiktu entuziasti. Man vienkārši liekas, ka redz, kā ir. Man paša sakars ar izglītību ir tāds, ka es kopš 2001. gada strādāju Rīgas Traniņu universitātē, tātad 25 gadi, un es tur esmu visādiem periodiem cauri izgājis, gan būdams jaunais pasniedzējs, jaunais lektors, vispār mācies, kā to visu tur darīt un tā tālāk. Un tad beigās es tāds profesors ar bārdu, un beigās tur prasa sev pats, ko es tur daru tādā sirmā vecumā. Kas ir īstenībā labs jautājums, ko var dažkārt uzdot pasniedzējs pats sev, vai tu joprojām esi aktuāls. Tādā nozīmē, kā tīri tiešā nozīmē. Vai tas, ko tu dari, vispār ir aktuāli atbilstoši tam, kas notiek pasaulē un kas notiek izglītībā. Bet to pasakot, man liekas, ka mēs ar tevi mēģinām nodarboties ar tādu savu veidu izpratnes palielināšanu par to, cik sarežģīta un cik daudznozīmīga var būt izpratne par izglītību.
Un absolūti nepretendējot uz pēdējās pareizās atbildes, jā, šo te, man īstenībā liekas, ka tas paradoks jau ir kāds, ka daļa atbildes jau arī ir tajā izglītības ministrijā. Tikai tā izglītības ministrija pati ir pieļauj, ka bieži vien baidās no tās atbildes, kas tur iznāk. Jo paskatoties uz datiem, paskatoties uz to visu, kas notiek valstī, tie secinājumi jau nav, viņi nav tik tālu norakti, ka viņus neviens nevarētu izdarīt. Es baidos, tur ir cita problēma. Tur ir nevēlēšanās izārdīt iespējams modeli, kurš nefunkcionē, vai kurš funkcionē daļēji, vai kurš funkcionē destruktīvi, pat es tā teiktu. Un nevēlēšanās izārdīt šo modeli, lai uzņemtos atbildību par to tālāko. Bet mums būs jāārda šis modelis ārā. Kāpēc? Mēs piedzīvojam laikus, kur vecie modeļi principā viens pēc otra uzrāda savu nespēju. Mums ir šāds modelis demokrātija. Mums ir visi demokrātiskie institūti, mums nav pašas demokrātijas. Modelis ir jāmaina. Mums ir izglītības sistēma, kurā ir visas iespējamās sastāvdaļas, bet nav pašas izglītības. Kāpēc? Tāpēc, ka no turienes nāk informēti, taču iespējams domāt nepārāk spējīgi vai griboši cilvēki, vai tādi cilvēki, kas pat jau vairs arī nav informēti, kas vienkārši ir iemācījušies pielāgoties kaut kādai sistēmai. Mums ir valsts pārvalde, kur uzskata, ka vecais šis te modelis, kā viņi ir īstenojuši pārvaldi, joprojām kaut ko efektīvi maina, nemaina. Jā, tiks panākts, ka un tā ir liela bīstamība, tā ir lielā politiskā šķelšanās. Ja tiek panākts, ka cilvēki iemācās efektīvi apiet valsti, atceries, kurā brīdī Padomu Savienība krita. Viņi krita tajā brīdī, kad tam, kas notika uz tribīnes, tur politiskā līmenī, un tam, kas notika manā privātajā dzīvē, manā virtuvē ar maniem draugiem, tur pazūd jebkāda sakarība. Mums no tribīnes stāstīja, ka Padomu valsts ir mūžīga, ka tā pastāvēs un pastāvēja labākā vieta uz zemes. Un virtuvē mēs jautājam, kur dabūt cukuru, kur nopirkt, maizi, kur dabūt vispār kaut kādus primāros pārtiks produktus. Un, ja mēs panāksim šo situāciju, tad tā revolūcija iestāsies arī bez tā, tā situācija vienkārši nobriedīs un sistēma sabruks. Mans piedāvājums ir pārmaiņas nenovest līdz tam, ka tā kļūst spontānas. Tas ir svarīgi. Ja spontānas pārmaiņas ir tiešām tā kā tu saki, evolūcija ir labāka par revolūciju, bet ja evolūcijas nav, ja ir devolūcija, tātad regresēšana, atgriešanās zemākā, primitīvākā sabiedrībā, tad revolūcija varbūt ir... Atkal es negribu kļūt par revolūcijas vēstnieku. Man vienkārši patīk tas, ka tu pārstāv vienu pozīciju es otru. Mums ir tāds zināms dialektisks spriegums. Ja tu saki viena, saka jā, bet varbūt ir otrādi. Tas, manuprāt, ir vienkārši interesanti no sarunas viedokļa. Bet es tev piekrītu, revolūcija bieži vien, kā senais teiciens vēsta, apēd savus bērnus. Tas ir revolūcija. Revolūcija nograuj to, par ko tā cīnījās. Un tad mēs dabūjam kaut ko citu. Bet mēs izgriežam tagad sarunu šajā pusē. Ja mēs stāvam uz lielām krustcelēm, kur mums ir jāizšķirās starp divām būtiskām lietām, vai mēs beidzot atgriežamies pie izpratnes par cilvēcību kā par sabiedrības fundamentu, humanismu ideālus atgriežam, ja mēs iekrītam šajā tehnoloģiskajā un tehnosociālajā dīvainajā murgā, kas ir tāda pseidorealitāte, kur sociālo tīklu realitāte tieši tāpēc, ka tā ir tāda surogāta, kļūst par aizstājēju īstām cilvēciskām attiecībām. Un tad notiek viss tas ļaunākais. Tad mēs kā cilvēku suga būtībā zaudējam savu pamatu zem kājām. Man ir tomēr zināms bailes par to. Es nevaru nekur likties. Man ir sajūta, kad es skatos uz cilvēkiem, kas ir izauguši skatoties ekrānos, man reizēm ir jautājums, ko viņi domā par reālo dzīvi. Kāpēc? Es šo te minēšu tā kā piemēru. Viens no argumentiem, par ko, runā darba devēji un psihologi, viņi saka, ka jauniem cilvēkiem ir grūtības ar tiešu saskarsmi cilvēcisku. Viņiem tur piezvanīt pa telefonu ir problēma, dilema, uzrakstīt WhatsAppā vienmēr un visu, bet piezvanīt un parunāt ir grūti, ir baili, ir stress.
negribētos, ka tas kļūst par normu. Tas jau ir norma, un kas zīmīgi, tas sāk piedzīvot un pieņemt un pārņemt arī vecāku gadagājumu cilvēkus. Tāpēc, kā TikToku lieto visas vecuma grupas vienādi. Un TikToks ir tas, kas to pēc būtības dara, tādā ziņā, ka mums mainās smadzeņu struktūras, un WhatsApp visi lieto, un Messenger un tā tālāk. Jā. No tā visa, ko tu norunāji, man apmēram 150 aspektu un nianses, bet laikam mums ir Lenitam jau jāapļo šī saruna. Cits starpā pirms šīs sarunas mēs eventa kaut kā tā aizinājāmies, ka laikam mūsu sarunas tāds organiskais ilgums ir kaut 2 līdz 3 stundas, bet mēs mēģinām turēties tādā vienā stundā, lai kaut kā ieskicētu kaut kādu vienu, otru vai trešo tēmu. Jā. Garīguma tēmas arī pēc pagājušās epizodes padomājām, mums vajadzētu laikam kādas 5 stundas runāties, mums tiešām tur 5 stundas reāli vajadzētu. Bet bišķiņ tā kā nopaļojot to, ko tu stāsti, tad man no šī visa parādās tādas lietas, ko es vienkārši tā apkopojot par tādu tā kā risinājumu sadaļu. Tas, ka pirmā lieta ir stāsts par, tu pateici, milzīgu krīzes vārdu, kas varbūt daudziem nav saprotams. Es pieļauju, tas ir vārds par pseido-skeptiķi, pseido-kritiķi, pseido-analizētāji, pseido-eksperti un tā tālāk. Ir ārkārtīgi daudz pseido, un tas bērns, ko viņš redz, ir pilns ar pseido. Mēs mācāmies kaut ko, un skolotājs varbūt ir noguris. Kādas skolotājs var kaut ko pasniegt, bet pieaugušo pasauli akceptē, ka varbūt tāda situācija, kur ir pseido mācību process. Tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc es tā arī neesmu. Es nezinu, vai tā ir psiholoģiska trauma. Es iestājos Latvijas Universitātē, žurnālistikas fakultātē. Es redzēju traģiski nekvalitatīvu mācību procesu. Es domāju, mana Valmieras Viestura vidusskola ir tik kvalitatīva bijusi visus 12 gadus, un tur es pusgadā piedzīvoju kaut ko tādu, es vienkārši momentāli izstājos ārā. Tas bija pilnīgs pseido process, un iespējams, es nezinu, es neesmu atjēties, un man jāsņemās, ko brīdi jāmācās, bet tas ir stāsts par to, ka mēs rādām pseido dzīvi bērniem, kuri pēc tam domā, tā nav reālā dzīve, mēs vienkārši visi tēlojam, un to, ko es tev teicu, vienā mācību procesā bija 5 dienas jauniešu nometne, ko es taisīju programmu, un 3. dienā bērni sāka noticēt, ka viņi var sākt domāt, ko viņi var teikt un būt radoši. Viņi skatās laik mutē, un kas man jāsaka. Tad pirmais ir stāsts par to pseido, kā dabūt to nost. Atkal labais risinājums ir skolotāji, kas vienkārši ir dzīvi, labi, kolosāli darītāji. Es mēģināšu beigās pateikt paldies, cik iespējams daudziem es varēšu atcerēties. Otrā lieta ir stāsts par to, ka bērniem vajag atgūt dzīvību un kustību skolās. Tas ir labais, vienkāršais risinājums. Viņš ir pārādāts tiem mūsu flowiem. Tas, ko es redzu par šiem 15 gadiem, tas flow ģeniāli strādā, jo bērns ieiet 5, 6, 7 gados skolā, viņš ir dzīvs un kustīgs. Kā var būt, ka 12 gados pēc tam, kad viņam ir sporta un veselības stundas, viņš iziet ārā nekustīgs? Tad mēs principā atslēdzam bērnā dzīvīgumu gēnu, kustīgumu gēnu, vai ne? Piemēram. Trešā lieta ir stāsts par prevenciju. Izglītības sistēmā jādomā par prevenciju tādā ziņā, ka tu nevar tikai dzēst ugunsgrēkus. Ir stāsts par to, ka ir jābūt sistēmai, kas tam bērnam, ja viņam arī pēc mēneša vecāks sāk šķirties, lai ir programma vietā, lai to agresiju, to somatisko stresu ņemtu no viņa ārā. Tas ir atkal prevencijas elements, vienkārši prevencijas elementāri jādomā. Ceturtām kārtām izglītības ministrija taisa šādus projektiņus 600,000 mobbingam, 600,000 lekcijām tur labbūtībai. Tas nestrādā. Tāpēc, ka viss, kur tu gribi uzlabot labbūtību, uzlabot mobbingu, tam ir jābūt sistēmiskiem risinājumiem gada garumā, nevis vienas lekcijas ietvaros. Visas tās programmas, kas atbrauc ar vienu lekciju, tas neko nemaina. Tas ir naudas izšķērdēšana bez sistēmiskiem risinājumiem. Piektkārt, nelieciet lūdzu par ministriem. Es tagad nezinu, Indriksons kundze, kas tagad ir ministri, es viņu tiešām nezinu, bet nelieciet lūdzu par ministriem cilvēkus, kas nav bijuši pudu sāls apēduši lidības nozarē. Nelieciet lūdzu, tāpēc, ka jūs lauziet Latvijas nākotni, tāpēc, ka tas skolas direktors, kur es redzu, viņš runā ar pašvaldības šefu, viņš runā ar skolotājiem, viņš runā ar pedagogu, viņš runā ar vecākiem, viņš runā ar bērniem, viņš runā ar vēl kādiem politiķiem. Viņš sāk saprast, ko vispār tas nozīmē, kā salikt dažādas tos stakeholders kopā. Manuprāt, tā ir vienīgais pieredzes elements, kas varētu būt kā izglītības ministrs. Ja gadījumā man kāds kādreiz paprasīt, es varētu pateikt dažus labus kandidātus, ka tiešām ir jaudīgi, spēcīgi cilvēki, kas ir gan pedagogi, gan bebri, gan māk runāt ar politiķi, māk runāt ar vecāku un tā tālāk un projām. Un noslēdzošā lielā trakā daļa ir tāda, ka mums, man liekas, ka izglītības sistēmā jābeidzas sadomazohisms. Un te laikam viss, ko tu stāstīji, Vent, ko es stāstu par to revolūciju pēc būtības, ka sadomazohisms sabiedrībā, tad restīvi tā nežēlīgā attieksme pašiem pret sevi, neempātija pret sevi un citiem, viņa ģenerēšu agresīvu. Pēc būtības tas ir tā sauktais, es nezinu, revolūcijas vai kaut kāds tur priekšvēstnesis, un man ļoti negribās revolūcijas, tāpēc, ka tiešām revolūcijas apēd paši savus bērnus, ir ļoti grūti kaut ko konstruktīvi saradīt, un ozols neaug revolucionāri, vai ne? Ozols lienītēm aug, taču tas jautājums tad aizies uz to, ka šeit es redzu lielais izaicinājums ar vadītājiem.
valsts kanceleja, piemēram, tas ir viens no svarīgākajiem amatiem vispār valstī, tad kas ir tie cilvēki, kas nonāk par vadošajos amatos? Kas pašvaldībā, kas nonāk par vadītājos skolās? Es vienkārši labā ziņā abrīnoju, es pateikšu dīvainu konkrētu piemēru, Mārupi, kur Mārupē, tad, manuprāt, viens no talantīgākajiem Latvijas direktoriem ir tāda Elīna Dreimane. Viņa aizgāja tagad uz Mārupas pamatskolu, un kad es uzzināju, ka viņi ir paņēmuši Elīnu, es domāju, Dievs, kamoins, trāpījuši ir, tiešām trāpījuši, atrūst labi direktori. Labi direktori, tas ir tāds glābiņš, un ja viņi vēl ir tajās skolās, tas ir vienkārši kaut kas ārkārtīgi kolosāls, un tad ir iespējama evolūcija, tāpēc, ka tur var lēnītēm sāk skrubināties, un mēs skolās ejam ar pārmaiņu vadības principiem. Manā gadījumā tas ir John Kotter 8 soļu princips, mēs lēnītēm, jo atkal ozols aug lēnītēm. Taču agresijas daudzums, ko tu Venta saka, mēs sabiedrībā kāpj, jo ir tas sadomazohisms, viņš ir masīvs, tā neiedziļināšanās un nereiķināšanās, kas mēdz būt dažkārt no karjeristu puses, viņi ir skumji. Un tas ir ļoti labi, ka mums ir tāda dialektiskā atšķirība tajā mūsu uzskatā, jo es, kā es saku, pirms gadiem 15, es tev pilnīgi piekrīstu, aiziet tā esam revolūcija, šobrīd pēc tā, ka es esmu tos pudus salas apēdis ar izglītību un garīgajām praksēm, es laikam nebūtu jēdzis, kas iet un gāstu templī galdus, man gribās parunāt ar cilvēkiem, apskatīties, ko tur var kaut kā maigi sadarīt un tā tālāk. Un ir ļoti labi, ka mums tāds cīņēņisms šī visā ir. Tas, man liekas, ka ļoti harmoniski. Tā, man tas savilkums, jā. Jā, var jau būt, ka mēs te pieskaramies tādai īpatnē meta tēmai vispār, kas tad ir pārmaiņas un kā viņas panākt. Un redz, tad, kad tu runā par šiem te 8 soļiem, tas jau nav slikti, ka pārmaiņas tiek panāktas tādā apdomātā veidā. Bet tā, ka jau tieši arī būtu laba pārvaldība un tās prakses. Saproti? Ja? Revolūcija ir brīdis, kad pārvaldība ir bijusi tik slikta, ka nav citu variantu. Es nefanoju par revolūciju, kā parādību. Es vispār patiesību sakot, es varu atzīties, ka tajā laikā, kad pirms gadiem 5, visi ņēmās šūpot valstu un valdību, es biju tas, kurš skaļi un nebaidoties aizstāvēju šo valdību. Es vairs to nedarīšu šajā dienā. Es sapratu arī, kādā nozīmē. Tāpēc, ka valdība neizdarīja tajā brīdī tos svarīgos secinājumus un nenoregulēja šīs sārdītās savstarpējās attiecības, visu to strīdus starp cilvēkiem, kas tur bija vienā vai citā pozīcijā par to pašu Covid, tagad vienāds vai citā pozīcijā par Ukrainu un Krievijas agresiju Ukrainā, šo te drausmīgo karu. Mums turpina sabiedrība polarizēties un cilvēki izskatās pie vadības, ka viņi nesaprot, ko viņi dara. Ko viņi gatavo, viņi būtībā gatavo paši sev kaprogu. Tas ir tieši tādā veidā arī pateikts. Un man liekas, objektīvi ir jāsāk runāt par šo te revolucionāru pārmaiņu nepieciešamību. Varbūt mēs varam atrast kompromisu. Mēs varam teikt, ka pārmaiņām jābūt revolucionārām, bet ja mēs izdotos viņus panākt viņas evolūcijas procesā, tas būtu viss skaistākais. Es tev piekrītu, un es nezinu, vai es esmu naivists, vai man tas labestības tāds aksiomistiskais piegājiens šobrīd ir spējies spēkā, bet es pateikšu to vienu piemēru, ko mēs darām ar mobbingā nomāktām klasēm. Tad mums vienkārši vajag atļauju uzlabot. Un tad es tev laikam stāstīju par to elementu, ka mēs šo agresiju maigi izvedam ārā, ievedam jaunu sistēmu bez nekādas moralizēšanas un idiotiskiem nosacījumiem. Bet pēc būtības šeit iespējams ir viens jautājums, kam ir vadība, kam ir stūra rokās. Jo šī situācijā, piemēram, kad tajās skolās, kur ir tas mobbings, iedod kaut kādu principu mums rokās, lai mēs varētu nomainīt un novirzīt lai mēs šo sistēmu pārtaisītu, tie uzlabojumi ir iespējami. Un te, laikam, es pārfrāzēšu Ventu, ko tu teici, es teiktu, man ir jautājums par to, kam un vai uzticēt procesu vadību, un vai mēs mākam atrast intelektuāli jaudīgus cilvēkus, kuriem uzticēt procesu vadību. Jo man ir aizdoma, šī ir tāda bažīga aizdoma par to, ka tā kā Donalds Trumps, viņš tagad savā otrajā administrācijā tā kā nelaiž teju nevienam cilvēku, kuram ir kaut kāds IQ salīdzinoši iedzīgs. Tā gluži tas pats iespējams dažkārt ir ar karjeristiem, ka tur ir stāsts par to, ka tā ir cita spēle. Tajā spēlē intelekts nav svarīgs, risinājumi nav svarīgi. Tajā spēlē ir svarīga stabilitāte, drošība. Ja Titaniks droši iet uz aizbergu, tad pēc būtības tas vienkārši jautājums par to, kā
Tas karjeris, skaties vēl viena lieta, lai nesabīstās, ja gadījumā kādam karjeristam nāksies, ja man strādāt kopā vai nākās darboties kopā, kā mēs visi varam būt instrumenti. Es esmu instruments kaut kādā lietā. Mums vienkārši jāieviet, lai mēs darām savu prasmi kaut kādā veidā pēc iespējas labāk, taču mums jānomainās ir motivācijai. Primāri šeit ir motivācija, vai tam bērnam paliek labāk, vai skolotājiem paliek labāk. Un, starp citu, vēl, lai būs pēdējā lieta no manis, tāpēc mums tiešām jāapļojas, ir tas, ko mēs tagad sākam darīt. Mēs pašvaldībās sākam taisīt arī šis konteksts par to, ka mums ir jāsāk visiem runāt savā starpā, jo latviešu cilts neizdzīvos. Ja mēs nerunāsimies, šī man liekas liela lieta, tu man atsūti to Mogado, to citātiņu, ja? Cilvēki nav izdzīvojuši tāpēc, ka viņi būtu gudrāki, cilvēki kā suga izdzīvo tāpēc, ka viņi sadarbojas. Šī ir milzīga starpība, tāpēc arī latviešiem iespējams šobrīd ir izdzīvošanas jautājums, tāpēc, ka mums ir sadarbošanās prasme pazudusi. Tāpēc mēs tagad pašvaldībās taisām, mums ir visiem skolotājiem šāds mācības, tad mums ir visiem vecākiem, mēs vecākus aicinām un vecākus velkam gadu garā atbalsta sistēmā. Un tad ir stāsts par to, ka mēs liekam kopā, lai tas skaidrs, ka vienotā tā bāze būtu, lai mēs zinām vienādu zinātnisko to pamatojumu. Un šis elements patiesībā par to sadarbošanās, iespējams, varbūt tā ir tiešām milzīga tēma, jo cilts pastāv tikai, ja viņi sadarbojās, bet tajā gadījumā mēs kļūstam vienkārši par vāverēm, kuras var atnākt un ērglis aiznest. Homo sapiens, sadarbošanās, nevis saprāta daļa, jo mēs neesam saprāta civilizācija. Mēs ne kripatiņu vēl neesam saprāta civilizācija, pat tuvu nav. Tas, kā mēs izturamies pret dabu, pret paši, pret sevi, pret sievietēm, pret bērniem, pret izglītību, vēl kaut ko. Tas, ka ir tāds Trumps ar Putinu un vēl kaut kādi tur irāņi, kas tur lemj planētas likt, mēs neesam homo sapiens, ne tuvu. Dievs, mums ir tālu līdz tam. Tā. Protams. Un te es piedāvāju, varbūt mēs varam ieviest tādu terminu kā institucionālā pazemība. Ko tas nozīmē? Ka institūcijas, ja teiksim, konkrēti ministrija neuzskata sevi par gudrāko punktu sistēmā. Tas būtu sveitīgi. Man liekas, tā būtu tā domāšanas maiņa, jo ja ministrija ir nevis gudrākie un paši vizionārākie un paši tie, kas, tā teikt, izsaka pavēles un realizē, bet tieši otrādi, mēs esam koordinācijas mezgls. Mēs koordinējam procesu, bet process notiek tur, kur cilvēkiem ir īsta saskārē ar īstu procesu. Vairāk lēmumu skolām, pašvaldībām, profesionālām kopienām, mazāk šīs vienotas kontrolas ilūzijām. Karjerisms plauks tur, kur ir centrā kontrole, ja, kur ir tā noteikuma un atbilstība tiem, un vājinās tur, kur centrā ir uzticēšanās un uzticība. Lūk, un varbūt, ka mēs esam arī tos amatus padarījuši par tādu kā pašpietiekamu sistēmu. Man visu laiku saprot, ir tāda sajūta, ka es nezinu, ja valdība dzīvotu kaut kur uz kaut kādu mākoņu, tur kādas platformas, viņi justos ārkārtīgi labi, jo viņi beidzot būtu atbrīvot no vajadzības pastaigāties pa zemi, uz kuras visas tā realitāte eksistē. Jo viņi vienkārši varētu dzīvot to jēdzienu un tās birokrātiskās valodas burbulī, kur tad šīs formulas šķiet arī tā kā reālas un tā tālāk, kādas tās, protams, nav. Lūk, tā kā rotācijas starp pārvaldi arī būtu svarīgi. Kas vēl? Cilts metafora, tas ir mūsu pamats. Tā ir harmoniska sadarbība. Bet tā ir arī cilts hierarhija un cilts normas. Un kas tad ir cilts hierarhija? Tā ir šīs mazā loka, mazo cilvēku, mazā cilvēku skaita radīta sistēma, kur tu atrodies savā pozīcijā tikai tāpēc, ka tu esi, tā kā citi tevi atzīst par tādu. Un mēs varētu uzdot tikai šiem karjeras birokrātiem tomēr tādu sirdsapziņas jautājumu, bet vai tu esi ar savu darbu uzlabojis mācīšanās procesu, vai tu esi palīdzējis skolotājiem? Tu konkrētais, tu cilvēks, vai tu esi atvēris telpu bērnam? Jo es savā psihologa darbībā, es tieši to jautājumu uzdodu. Es tam cilvēkam vispār esmu palīdzējis, viņu esmu sadzirdējis. Un ja es esmu kaut minimāli šo izdarījis, tad viss ir kārtībā, tad mums ir noteikti tas, kam ir jānotiek, tad noteikti tā dabiskā sadarbība. Bet pasakies, ka es arī psihologa darbā drusiņi izmantoju šo te institucionālās pazemības ideju, ka es varbūt neesmu gudrākais cilvēks telpā. Varbūt tas cilvēks, kas atnācis, viņš savā dzīvē ir lielāks eksperts, es viņam vienkārši palīdzu viņa paša lēmumu pieņemšanā, viņa paša dzīves tādā refleksijā.
Starp citu, man liekas, ka tas varētu būt viens no elementiem, ka karjeristiem augstprātība ir viens no aizsardzības mehānismiem. Tad man ir jābūt kaut kādā ziņā gudrākam, jo man ik pa laikam ir sarunas ar tiešām izciliem izglītības cilvēkiem, un tad man ir sajūta tāda, ka šai sarunai būtu jābūt izglītības ministrijas kabinetā, ministra kabinetā. Tāpēc, ka tur ir tiešām, vai tas ir, nesaucot mūs par ekspertiem, bet par entuziastiem, bet, piemēram, tas pats Harvards medicīnas koledžs, labs dombiedrs Džons Ratlijs un tā tālāk. Ir ļoti daudz dažādu cilvēku. Latvijā ir burvīgi cilvēki no tālākajām. Bet, jā. Klausies, apaļojamies. Laikam, jā, mēs esam atkal, mēs gribējām stundā, bet reku mums ir aizināts un vēl mums droši vien vēl kādu stundiņu prasītos un tā tālāk. Un tad noslēdzam kā allaži ar diviem elementiem. Pirmais ir pasakām paldies, jo mums, man liekas, ka ciltī tas ir svētīgi mācēt laist paldies uz pateicības labas vārdas par cilvēkiem, tad noslēgsim pašu beigas atkal ar elpošanu, paelpojam, ieejam mieriņā, jo mieriņš ir šīs realitātes viena no lielākajām bagātībām. Kas tev par paldiesiem nāk prātā? Es droši vien pateikšu paldies, es gribu pateikt paldies uzņēmējiem. Tiem, kas riskē veidot biznesu, veidot uzņēmumus un riskē pieņemt cilvēkus darbā un tā tālāk. Veselīgā, pozitīvā nozīmē avantūristi. Un lai viņiem veicās, lai viņiem izdodās, lai viņu starp mums ir vairāk. Es to pievienojos, cits starpā, un es divanā kārtā no otras puses pievienotos tiem, kuri mēģina, piemēram, valsts cīņām dienestā vai LIA kaut ko nedaudz darīt lietas labā, lai tā sistēma būtu cilvēcīgāka. Jo, cik saprot, arī Baiba tur cenšas kaut ko darīt. Es neesmu eksperts, iespējams, kāds tur zina visu kaut ko, bet es redzu, piemēram, Lijā, kur kaut kāda iepriekšējā vadība ir tā sagrozījusi visu sistēmu, kad vienkārši tikai pateicoties darbinieku pretimnākšanai tur kaut kas notiek, jo vadība ir atkal sabojājusi sistēmu. Tā ļoti bēdīgi. Un paldies tad tiem būtībā, laikam, tie, kas dara no sirds, un man tomēr, laikam, gribās vent iet uz personiskiem. Paldies, ja es neteikšu uzvārdus, es vienkārši teikšu, viņi, man liekas, paši zinās, kuriem paldies. Tad paldies Liepājai Sarmītē no Līvupas, Ingai, kas tur mēģina kūrēt lietas un tālāk projām. Rīgā ar Ivaru ir ļoti labs kontakts un Anita un Mārupe, Liena un Kristaps. Kristapam Purviņam pateikšu speciāli paldies. Tad viņš bija Mārupas pamatskolas direktors, kurš intuitīvi sajūta, kā mēs varētu palīdzēt viņu bērniem. Elīnai Drēmenei, kur tagad ir Mārupas pamatskolā direktori, paldies Mīļš. Robežos Jānim, Ritai un Artai. Liels paldies. Ak, Dievs, man tagad visām pilsētām jāiet cauri. Tagad Ventspilī Janai un Kristiānam burvīgi, mums bija burvīgi tikšanās Ventspilī ar cilvēkiem, tiešām burvīgi, labi gaiši cilvēki. Kas mums tur vēl? Ak, Dievs, Rīgā ir ļoti daudz daci no Angļu ģimnāzijas, ak, Dievs, burvīgi, cik čakla un izdarīgi un tā tālāk. Labi, es sāku saukt daudz visādus cilvēkus, un es saprotu, ka es neatcerēšos ne pusi no viņam. Daugavpilī Ilmār, paldies tev, Mīļš, no Valsts pilsētas vidusskolas, ārkārtīgi gudrs cilvēks, tiešām skaisti un burīgi. Mārtiņam vēlu spēkus Jelgavā, lai izdodās viss tas, kas ir vajadzīgs no tālāk projām. Ak, Dievs, man vēl kāds 100 cilvēku, kurus jānosauc, es vienkārši tagad tā, kas man ielec prātā, bet visi tie pārējie, kas no sirds dara tās savas lietas, lai jums izdotos, lai bērniem būtu labāk, man ir tikai viens lūgums jums. Lūdzu, dedziet par to savu lietu, bet neizdedziet. Ja? Atcerieties, jūs varat padot ziņu man vai mācībspējas komandai. Mēs jūs pieslēgsim mūsu labbūtības kanāliem. Mēs tagad uztaisījām skolotājiem, tagad arī vecākiem tāds labbūtības kanāls, kurā mēs skatāmies, kā mēs viņus varam atbalstīt ar to, lai viņiem ir tā labbūtība, lai mēs lenītiem sistēmiski varētu to labbūtību celt viņiem augšā un tā tālāk. Ja? Paldies jums, Mīļš, Vent. Tā bija atkal ļoti sirsnīga saruna. Es apsveicu, ja kāds izturēja šo sarunu līdz beigām, bet man ir tiešām paldies, Mīļš, jo beidzot mēs par šo tēmu bišķiņ garāk parunājām. Paldies tev, Mīļš, par to. Paldies tev. Es jau no tevis iedvesmojos visu laiku, no tavas enerģijas un no tavas vēlmes skatīties uz lietu būtību. Paldies. Es tagad gribēju kaut kādu komplimentu tev vēl teikt, bet es iedomājos divi vīrieši vienkārši sēž un prasa citu uzmanību, lai apmainītos ar komplimentiem viens par to otru. Kāpēc neklausies? Nav tā, ka man tos komplimentus te kāds bērti no pārpilnības raga. Jebkurā gadījumā, Zorgus, mēs turpināsim nākamajā reizē, bet tagad gan mums būtu jāpēlpo, vai ne? Tagad mēs pēlpojam un tad pēlpojam atkal minūti līdz 2. Atgādinu,
elpošana ir tā, kas ļauj mūsu ķermenim atjaunoties. Tā ir tiešām šīs realitātes viena no lielākajām bagātībām. Elpojumu, kā jūs gribat, viens no pamatprincipiem ir, lai izelpa ir lēnāk par ieelpu. Izelpa ir lēnāk par ieelpu. Tie, kas jau te vairākas reizes ir bijuši kopā ar elpojuši, var taisīt 3 elpu, tad ieelpa, pauziņa, vēlreiz ieelpa, un tad ir lēna izelpa. Palūkojiet, lai jums pleci ir nolaisti. Un mēģiniet ieelpot ar degunu, izelpot ar degunu, ja var. Un tā, lai vēders cilājās. Ja, tad tas ir diafragmas elpošana, un tas arī ļoti svētīgi. Cik harmoniski tā skaņo fonā, tā, lai iet dziļākā mierā.